Jānim pirms 2 gadiem bija ļoti labs darbs, kurā, protams, maksāja arī ļoti labu algu. Viņš katru gadu brauca ekskursijās uz ārzemēm, un, protams, viņš nepalaida garām iespēju izdevīgi aizņemties. Viņam ir liela un dārga māja un glauna mašīna. Tas nekas, ka pirktas kredītā. Tā nu Jānis līksmi vadīja saulainās dienas, nedomādams par iespējamām briesmām. Jānim visas dienas šķita saulainas un siltas, līdz pēkšņi virs galvas savilkās krīzes biezie mākoņi. Sāka pūst augsti un stipri grūtību vēji, un sākās augsta lietusgāze. Jānis, saņemdams labu algu un dzīvodams priekos, bija aizmirsis, ka katrs apdomīgs cilvēks arī karstā un saulainā dienā par rokai tur lietussargu. Bet Jānim lietussarga nav. Viņš tagad stāv slapjš un nosalis, jo krīzes dēļ samazināja arī viņa algu. Un lietussargam tagad naudas nepietiek. Katra negatīva lieta mēdz sev nest līdzi arī ko labu. Un krīzē līdzi atnāca deflācija, kas ļāva Jānim nedaudz atvilkt elpu pēc augsti stindzinošā lietus, kad vienu brīdi viņš domāja, tūlīt kreditori atņems māju. Šobrīd Jānis ir iemācījies drusku labāk plānot savus ieņēmumus un izdevumus, un vismaz vairākus latus arī atlikt rītdienai. Bet jāatliek ir, jo ilgi cenas nekritīs, un tad nu Jānim noderēs kaut nelielie, tomēr ietaupījumi, lai spētu apmaksāt savus tēriņus. Tas arī ir tas lietussargs, kura Jānim nebija pirmiņ.